Dāmas un kungi, esiet sveicināti šajā brīnišķīgajā dienā. Mans vārds ir Rudis Joks, esmu Latvijas televīzijas redaktors un atļaušos teikt, ka nodarbinātība ir milzīga nozīme vai pat izšķiroša nozīme probācijas klienta resocializācijā. Tā ir iespēja nopelnīt sev iztiku, iekļauties sabiedrībā, pilnveidot sevi profesionāli, pilnveidot sevi emocionāli, un turklāt nodarbinātība visticamāk arī pasargās no otrreizējas nozieguma izdarīšanas. Protams, un arī probācijas klients ir arī viens no darba devēju intereses lokā, kā darba ņēmējs. Šodien par to arī diskutēsim. Aicinājumu uz diskusiju probācijas klients darba tirgū, iespējas, izaicinājumu un pieredzi. Un uzreiz teikšu, ka Valsts probācijas dienests pat labāk īsteno Eiropas sociālā fonda plus projektu atbalsts probācijas klientu resocializācijai, kuras mērķis ir veicināt probācijas klientu veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā un arī darba tirgū. Projektā paredzēts, ka atbalsts saņems 2655 probācijas klienti, tostarp 2124 personām tiks veicināta iespēja iekļauties darba tirgū. Tas nozīmē to, ka ir resurss, ir atbalsts. Un tāpēc es domāju, ka mēs varētu šodien padomāt par idejām, kā to vislabāk realizēt. Esmu aicinājis neklātienē piedalīties arī jūs šajā diskusijā, bet arī klātienē par domām apmainīties ar idejām. No manis pa kreisi Rudskas mužas saimnieks, cēsnieks Renārs Sproģis. Labrīt, Renār. Labrīt. Valsts probācijas dienesta vadītājs Imants Jurevičus. Labrīt. Labrīt. Tāpat arī Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs. Labrīt. Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras un darba meklēšanas atbalsta nodaļas vecākā eksperte Anda Bogdāna. Labrīt, Anda. Labrīt visiem vēlreiz. Labrīt arī visi tie, kas pieslēgušies mums Zoomā. Labrīt arī visi tie, kas klātienē. Jurevičus kungs, ieskicēsiet mums to situāciju šobrīd. Situācija šobrīd? Tā, lai mēs tā iztēlotos, kā tas šobrīd notiek un kas ir tie galvenie izaicinājumi. Jā, man laikam vispirms jāpasaka, ka man tiešām liels gandarījums, ka mēs esam sākuši pagājušajā gadā aktīvi īstenot mūsu jau pieminēto projektu atbalsts. Viņš viss ir orientēts uz nodarbināmības veicināšanu mūsu klientiem. Un tas cipars, ko jūs pieminējāt, 2000 vairāk tie cilvēki, tie tā indikātoros iekļauti oficiālie cilvēki. Bet patiesībā projektam ir plašāks aktivitāšu klāsts, kas ietekmē visus mūsu klientus. Un probācijas dienas katru gadu strādā ar apmēram 12,000 cilvēku, kas ir uzraudzības funkcijā un sabiedriskajos darbos, kur mums tā nodarbināmība ir īpaši būtiska mūsu klientiem, jo mēs tur mazliet aktīvāk strādājam ar viņu. Nekā tas ir izvērtēšana ziņā vai izlīguma funkcijā. Mēs reāli ar viņu strādājam, mēs cenšamies panākt to, ka viņu dzīvē notiek pozitīvas pārmaiņas. Un tas, ko mēs redzam no saviem datiem, kad apmēram pagājušā gada dati liecina, ka 24. gads, tātad 32% tikai ir oficiālas darbtiesiskās attiecības nodibinātas, un attiecīgi 60% un vairāk vai nu strādā nelegāli, vai vispār nestrādā. Un tas dzīvesveids ir daudziem no mūsu klientiem, protams, mēs arī paši saprotam, tāds haotisks, un viņiem trūks prasmes, viņiem ir atkarības, ir psihiskās veselības, visādi izaicinājumi, kas ierobežo viņu iespējas iekļauties darba tirgu. Bet tajā pašā laikā no tiem 60%, kas tādā absolūtos ciparos izsakot, ir apmēram tie paši 6000 cilvēku. Es esmu pārliecināts, ka vismaz pāris tūkstoši ir tādi, kuri meklē darbu, kuri vēlas strādāt, bet kuri saskars ar virkni dažādu izaicinājumu, kas saistīti ar stereotipiem, ar mītiem sabiedrībā, kuriem ir nepieciešams papildus atbalsts, kurš šobrīd varbūt tās viņiem nav pieejams dažādu iemeslu dēļ. Un mēs no probācijas puses gribētu veicināt to, lai mums šobrīd ir labas sadarbības attiecības ar sabiedriskā darba mūsu devējiem, kā Rudskas muža, vai ne? Jūs nodarbināt mūsu klientus pie sevis, viņi tur strādā savas stundas. Un reizēm ir arī tā, ka mūsu klienti tur tiek pieņemti darbā patstāvīgi. Pie mūsu sabiedriskiem devējiem ir labi parādījis, ka disciplinēts, normāli var ierasties uz darbu, izdarīt to, kas no viņa tiek sagaidīts. Mēs redzam, ka mums ir nepieciešams arī mazliet vairāk tagad piestrādāt pie tā, vai ne tikai no šī publiskā
sektoru, kur mēs viņus nodarbinām, un nodibinājumiem, nevalstiskām organizācijām, reliģiskām organizācijām, mazliet viņi paplašināt to sadarbības tīklu arī uz privāto sektoru. Meklēt cilvēkus no privātā sektora mazliet aktīvāk, varbūt nekā mēs līdz šim to esam darījuši, un tāpēc man prieks, ka arī Latvijas darbadevēju konfederācijas šeit, ar kuriem varbūt mēs varētu kaut kādu īpašu, atbalstu programmu uztaisīt daļai klientu vai konkrētiem cilvēkiem, uzņēmējiem, kuri gatavi kaut ko darīt, kuriem trūks darba spēka un kuri saskata, ka šeit kaut ko varētu iegūt no mūsu klientu nodarbināšanas un probāciju. Es domāju, no savas puses būtu gatavi, ja šādi uzņēmēji atrodas, arī nākt palīgā un palīdzēt risināt tos visus izaicinājumus, kas ir saistīti ar mūsu klientu nodarbinātību. Manuprāt, tas būtu jēgpilnāk un labāk nekā, aicināt cilvēkus braukt no citām valstīm šeit strādāt, no Pakistānas vai no kurienes viņi tagad brauc aizvien vairāk. Tā vietā mums redz, ka ir cilvēki bez darba. Jā, viņiem ir problēmas, viņi nav labs, varbūt tāds darba resurss, jā, bet mūsu darbs probācijā ir šo resursu, tā teikt, uzlabot. Un ja ir arī iespēja viņam sevi pierādīt, ir cilvēki no sabiedrības, kas ir gatavi šīs iespējas viņam dot strādāt, es domāju, ka tur kaut kas ļoti labs sanāk arī beigās. 32% tas ir daudz vai maz. Es, protams, ka grūti kaut ko salīdzināt, un salīdzinot bieži rodas problēmas, bet tomēr, cik būtu tas mērķis panākt? Būtu labi uz to kaut kā uz 50% aiztiekties. Tas jau, man liekas, arī būtu diezgan stipri zem vidējā mūsu valstī tā nodarbinātības līmenis. Un noteikti nodarbinātības aģentūras kolēģi vairāk paskaidros, kāds tas nodarbinātības līmenis valstī vidējais ir. Bet, ja nemaldos, tur bija kaut kādiem 60 vai 70%. Pēdējos cipars neatceros, bet mūsu klientiem tie ir 30%. Un viņi ir darbspējīgais vecums, respektīvi. Es gribētu to kamolīt mazliet pašitināt. Kā notiek vispār, ja cilvēks ir ieslodzījumā un viņš saprot, ka pēc kaut kāda laika, pusgada, gada, viņš atbrīvosies, viņš nonāks sabiedrībā, iespējams, viņš ir darba spējīgā vecumā, viņam ir iespējams pat kaut kāda profesija. Kā notiek šī te pārēja? Tad, kad tu jau sāc gatavoties iziet no ieslodzījuma un sākt jaunu dzīvi. Es sapratu, ka jūs jau darat jau ieslodzījumā. Nodarbinātības valsts aģentūra ir noslēgusi starppersonu vienošanos ar ieslodzījumu vietu pārvaldi, un šobrīd tiek nodrošinātas karjeras konsultācijas personām, kuri atrodas ieslodzījuma vietā. Un tieši konsultācijas veids virzienā konsultācijas atbalsts pirms atbrīvošanās tiek sniegts ieslodzītajiem par darba meklēšanas jautājumiem. Tātad viņi tiek sagatavoti pirms viņi iziet no ieslodzījuma vietas tieši šim darba meklēšanas procesam. Ar individuālā pieeja konsultācijās tiek runāts par to, kāda ir šī darbības virzieni, kurā klients šobrīd šajā situācijā esošais ieslodzītais varētu meklēt darbu, kādas ir tās darba iespējas, kādi iespējamie tie darba devēji, kuros varētu pieteikt, uz kurām vakancēm varētu pieteikties, kā arī, ja pieņemsim ieslodzītais būtu gatavs informēt darba devēju par šo ieslodzījuma faktu, ka viņš ir šobrīd ieslodzījumā, bet viņš ir gatavs strādāt, izejot no ieslodzījuma vietas, tad karjeras konsultants arī palīdz sazināties ar šo darba devēju un runāt par iespējamo nodarbinātību. Protams, ir ļoti daudzi šie aizspriedumi, kas ietekmē darba devēja lēmumu, bet ir arī pozitīvi gadījumi. Šobrīd ir tie divi, kad darba devējs bija atvērts un arī devis otru iespēju pēc ieslodzījuma izejot, ir iespēja strādāt. Jūs esat prasījuši tam darba devējiem motivāciju? Noteikti šis darba spēka trūkums, jo arī valstī mēs redzam, ka ir šī arī sabiedrības novecošanās un tādās arī pēc pieprasījuma, kas ir pēc aģentūras datiem, ir redzams, ka tomēr iztrūk šo darbinieku tādās mazāk zemāk kvalificētās darbības jomās, kā palīgstrādnieki, un iespējams, ka varbūt arī tas. Protams, varbūt arī ir kaut kādi personiskie faktori, kas ietekmēja darba devēja lēmumu. Viņš vairāk varbūt ir atvērtāks. Pēc tām jūsu sajūtām un iespējams varbūt pēc kaut kādas statistikas ir tā, ka ieslodzītais, viņš tā kā saka, es esmu gatavs, piemēram, apgūt profesiju?
Jā, aģentūra arī piedāvā šādas iespējas. Tātad, ja viņš nav izmantojis ieslodzījuma vietā, jo ieslodzījuma vietas arī piedāvā apgūt noteiktas profesionālās darbības jomas, bet ja viņš jūt, ka viņam ir nepieciešams pārkvalificēties, aģentūra jāpiedāvā. Vienīgais nosacījums ir jāiegūst šis bezdarbnieka status. Tā interese ir liela? Ja pēc statistikas datiem mēs skatāmies, tad šogad pirmajā ceturksnī ir apguvuši uz profesionālo izglītību mazs skaits, viens bezdarbnieks, bet tas ir tikai pirmajos 3 mēnešos. Bet varbūt mums nav tik pilnīgi tie dati, jo fakts par to, ka es esmu bijušais ieslodzītais vai es esmu probācijas dienests, ir klienta izvēlē minēt. Un ja viņš to faktu min, tad šī informācija tiek fiksēta, bet ja viņš to nemin, tad iespējams šis skaitlis ir daudz lielāks. Vienkārši mums nav tik, tas ir atkarīgs no klienta. Pēc tām jūsu sajūtām, pēc tās jūsu pieredzes, kas viņus motivē kaut ko darīt? Kaut vai mācīties jaunu profesiju, sākt jaunu dzīvi, kas ir tā viņu motivācija, kāpēc viņi to vēl, vai mēs, kā mēs sabiedrība varam viņus motivēt? Ja ieslodzītais ir bijis ilgāku laiku periodu ieslodzījuma vietā, viņš noteikti jau ir zaudējis šīs darba prasmes, un iespējams iepriekš iegūtās darba prasmes vai profesionālas iemaņas vairs nav atbilstošas šim darba tirgus pieprasījumam. Un apzinot informāciju par to, kādi ir šie darba devēja prasības, kādas ir šīs nepieciešamās prasmes, lai strādātu viņa interesējošās profesionālas darbības jomās, tad varbūt arī mēs stāstam, ka tas ir tā iespēja pārkvalificēties vai pilnveidot šīs iemaņas, līdz ar to, tad viņš arī iesaistās šajās apmācībās. Un ja viņš, protams, vēlās to mainīt, tā ir arī viņa iekšējā motivācija. No abām pusēm ir jābūt vēlmēs. Protams, mēs arī motivējam, iedrošinam, ieguldīt laiku šobrīd, lai pēc tam arī ilgtermiņā būtu viņam iespēja iekārtoties un noturēties darba tirgu. Es ļoti atceros, tomēr nodot kārtību līdz galam. Jūs arī palīdziet kaut vai praktiskas lietas, sakārtot dokumentus, sakārtot līgumus, sakārtot attiecības ar darba devēju? Tas, kas saistās ar darba meklēšanas atbalstu, tieši slēgt līgumus, sakārtot darbu, ne. Karjeras konsultants sniedz atbalstu praktiski sagatavot, pieņemsim, pieteikuma dokumentus, CV dokumentu, motivācijas vēstuli, palīdzēt nosūtīt, jo, ja viņš atrodas ieslodzījuma vietā, viņam nav arī piekļuves pie savā. Tie ir praktiskas lietas, lai cilvēks nepazaudētos uzreiz jau sākumā. Un tad atnāk Renārs Sproģis un saka, man vajag 2 darbiniekus, un man nav nekas pret, ka tie ir probācijas klienti, tie, kas ir izcietuši sodu. Renāri, jūsu motivācija? Jā, man kā cilvēkam nav nekādu šķēršļu un iebildumu, ja cilvēks nāk, piemēram, no valsts probācijas dienesta. Tā pieredze mums ir patiesībā tikai salīdzinoši laba, jo arī bez visa probācijas dienesta darbinieki ir ļoti dažādi, un nav teikts, ka arī, nosacīti tā var teikt, parastais cilvēks atnākot, ka nebūs arī kaut kādām problēmām. Tā kā ar cilvēkiem tikko pēc ieslodzījuma mums nav bijusi pieredze nevienā no maniem uzņēmumiem, bet es arī neredzētu problēmu, ja ir vajadzīgs mums kāds darbinieks, kurš ir attiecīgi kaut kāds savas lietas profesionāls vai ir gatavs kaut ko apgūt, lai nāk un strādā. Es sapratu, ka Ruckas muižā var dzīvot, izgulēties viesnīci, var kļūt par melderi, kā es lasīju jūsu prospektā. Ko dara viņi pie jums? Ļoti dažādi. Mūsu apsaimniekošanā ir 2 muižas, vairāk gan ir dotajā brīdī strādā Ruckas muižā, tas ir Cēlas pilsētas centrs, Unguru muiža tā ir 11 km no Cēsīm. Ir ļoti dažādi. Tas veiksmīgākais piemērs ir pērn, ņemot vērā, ka Ruckas muiža parks. Ruckas parks ir otrs lielākais pilsētā, tie nepilni 7 hektāri, un bija kāds arborists no probācijas dienesta, kurš sodu un, laikam tā var teikt, juridiski izcieta pie mums, strādāja pie mums un iedeva ļoti lielu pienesumu. Es domāju, ne tikai Cēsīm, ne tikai Ruckas muižai, bet arī pilsētai, jo es ar lielu pārliecību varu teikt, runājot ar mūsu dārznieci, ka tas parks droši vien tādu sakarīgu arboristu nebija gadu 10 redzējis. Kas ar viņu šobrīd ir? To es nezinu.
Te ir piemēram, ar tādu niansi, ja mēs runājam par Ruckas muižu, ka mēs esam salīdzinoši jauni, jo ar Ruckas muižā mēs saimniekojam pusotru gadu, bet tāda īsta darbība mums tikai nepilnu gadu, no pērnā gada augusta. Līdz ar to, ja, piemēram, šis cilvēks nonāktu tagad, droši vien tas būtu skatījies par tādām ilgtermiņa attiecībām, darba attiecībām, jo ņemot vērā, ka parkam ir 7 hektāri, koku vecums ir no 100 līdz 250 gadiem, nu, tad darba jauda nepieciešama liela. Viņš kļūtu jūsu uzņēmumam par dārznieku pilnīgi. Par daļu no dārzniecības, jā, tieši tā. Mēs ļoti daudz runājam par emocionālām lietām, arī, manuprāt, un par stigmām un par stereotipiem. Vai vēl uzņēmēji ir atvērtāki pret probācijas klientiem? Viņi to izskata kā ļoti labu darbspēku vai perspektīvu darbspēku? Vispirms jāsaka, ka šobrīd bezdarba līmenis Latvijā ir tāds, ka jebkuru darba spēku izskata kā perspektīvu darba spēku. Tur jāpiekrīt kādam no kolēģi minētajiem, ka darba devējs Latvijā sākotnēji vēlas izskatīt tieši tos darbiniekus, kas šeit ir uz vietas Latvijā. Un tāds viennozīmīgi ir arī probācijas dienesta klients. Apzinot Latvijas darba devēja konfederācijas biedrus, un arī iepazīstoties ar līdzšinējām aptaujām, kas saistās ar bijušo ieslodzīto nodarbināšanu, mēs redzam, ka kopumā mēs visi sakam pareizās lietas, ka mēs gribam dot otro iespēju, mēs gribam iesaistīt darba tirgu, bet kad mēs pavaramies uz tavu statistiku, tad mēs redzam, ka tā statistika nav tik rožaina, līdz ar to kaut kur tā disonance tur rodās. Mēs sakam vienu, bet daram kaut ko citu. Un mazliet padziļinātāk aprunājoties arī ar LDDK biedriem, kur vēlējās par šo tēmu runāt, jo vēlreiz daudzi par to nevēlās runāt, daudzi nemaz nezin, jo neiedziļinās tik ļoti vai kāda ir bijusi vienam vai otram darbiniekam pagātne. Līdz ar to viens ir noteikti bailes no nezināmā. Darba devējs vēlētos zināt par šo te ieslodzījumu faktu, līdz ar to saprastu, kādi var būt preventīvi priekšdarbi vai sagatavošanās ir jāveic. Tā ir viena lieta, ko mūsu biedri minēja. Otrs bija tā neziņa, bet kopumā tiem, kas zina un ir iesaistīti, neviens par sliktu pieredzi nesūdzējās. Un līdz ar to noteikti potenciāls tam būtu. Kā to risināt? Šī ir tāda ļoti sarežģīta. Vispār viss tēmas, kas saistās ar ieslodzījumu vietām, nav tās pašas vieglākās. Un, manā iepriekšējā karjeras laikā es arī bieži vien devos uz ieslodzījumu vietām nodarboties ar fizisku aktivitāti ar ieslodzītiem. Tā vide ir tāda Tagad jūs kas var spēlēt futbolu vēl profesionāli? Jā, līdz ar to man arī tīri no tā emocionālās puses ir bijusi iespēja diezgan cieši iepazīties ar šiem jauniešiem uz cēsīm. Iznāca vairākas reizes doties, lai uzspēlētu futbolu ar ieslodzītiem. Līdz ar to tā ir vide, kas ir tāda ļoti interesanta. Tur ir ļoti daudz nianses jāņem vērā. Un skaidrs, ka tā vide ir jādara viss, lai to vidi tu nenesētu sev līdzi visu atlikušo dzīvi. Līdz ar to tā ir ļoti komplekss process, kurā noteikti darba devēji ir gatavi iesaistīties, bet tā piesardzība no nezināmā viennozīmīgi pastāv. Man draugs nesen gribēja adoptēt bērniņu. Viņi ļoti ilgi cīnījās par to, un tad ir tā, ka viņi tomēr interesējās, kādas ir iespējas. Un tad par 5 bērniem uzrakstīs rekomendācijas, ja tā to var teikt. Veselības stāvoklis, vecums, kaut kāda vēsture, visu skaits, un tad tu kaut kādā brīdī to arī izvērtē. Varbūt tas būtu jādara arī visiem tiem, kas tur ir, lai laustu kaut kādus stereotipus, ka patiesībā cilvēks, kurš tur ir, iespējams vispār ir, tā dzīvē sanāca. Varbūt tā ir pēdējā reize pilnīgi noteikti, un ka viņš ir izies ārā un pilnīgi normāls cilvēks ar labu profesionalitāti. Es gribēju paturpināt par tēmu par to, ka, kad ir tās, kā tu minēji, tās daudz tādas interesantas tās lietas ir, vai tādas ļoti, dīvaini, bet savādi. Kāda mums ir sabiedrībā un darba devējiem stereotipi par ieslodzījumā esošu cilvēku, kurš potenciāli varētu būt darba ņēmējs? Kas atbilst patiesībai un kas nē?
Es nezinu, kas atbilst, ja drīkst iestarpināties. Man liekas, ka mēs runājam par nodarbinātību, bet te, man liekas, tā galvenā ir tā socializācija. Resocializācija un tajā ietver tā socializācija, jo tieši šī sociāla atstumtība vai nespēja iekļauties vienā vai otrā vidē, un tieši tāpēc sports ir lielisks veids, kā šos cilvēkus iekļaut vidē, jo tas, piemēram, arī ieslodzījuma vietas ietvaros, tas noārdīja tās barjeras, kas ir iedibinātas kā nerakstīti likumi. Līdz ar to viņam iekļauties pēc tam vienā vai otrā kolektīvā, tā ir tāda ļoti specifiska lieta, un tas nav tik vienkārši. Līdz ar to tā spēja socializēties, spēja iekļauties, un es arī satiku vairākus, es nesauktu viņus par saviem bijušajiem audzēkņiem, ar kādu, ko es kopā, man bija iespēja paspēlēt futbola ieslodzījuma vietās, un, diemžēl, šī recidīva procents ir ļoti, ļoti augsts, jo viņi jūtās pazaudējušies, viņi jūtās neuzņemti, tik līdz viņi pirmkārt, viņiem visiem ir kaut kāda tā kopiena apkārt, kas viņam ir bijusi, dēļ kuras varbūt vai kuras iespējā viņš ir nokļūs ieslodzījuma vietā, un tā ierauj ļoti ātri atpakaļ. Un otrs ir, ka viņš nespēja atrast savu vietu, pat atrodot darba vietu, jo man ir bijis, ka tu ieej picērijā un ieraugi pazīstamu seju, bet tad jau mēģinot saprast, kāda ir bijusi tā tālākā virzība, tā, diemžēl, nav tik pozitīva, kā to gribētos. Līdz ar to tas ir ļoti, ļoti sarežģīti, un šeit būtu jāstrādā ar precīzu statistiku, jāsaprot, kādā veidā iemācīt prasmes vai aizraut ar lietām, kas pa lielam ļauj pirmkārt iekļauties profesionālā vidē, otrkārt ļauj pārslēgt to savu domāšanas veidu no tās, kas viņam ir bijusi ieslodzījuma vietā, un tālāk jau, protams, arī darba devēja atbildība nodrošinot tādu vidi, kurā viņš jūtas pieņemts, un tajā skaitā nebaidoties par šīm lietām runāt. Bet tā ir atkal rūpa un raiza viena lieta, nekā paņemt gatavu produktu. Es atvainojos par izteicienu. Gatavs produkts, tādēļ es runāju par šo te kvalifikāciju, pārkvalifikāciju prasmēm. Tātad no prasmi viedokļa viņš ir gatavs produkts, ja viņu novērtē kā profesionāli, jo cilvēks vēlas tikt novērtēts. Un viņu var novērtēt no tā, cik viņš produktīvs, labs ir kā darbinieks, un darba devējam tad visdrīzāk ir tas pienākums zināt vai saprast šīs emocionālās blaknes, lai viņu vēl vairāk pagrūstu tajā virzienā, lai viņš pārautu varbūt to dzīves ritējumu, kas ir bijis līdz šim. Tā kā tas nav viegli. Renār, kā jūs atradāt savu arborista aizrautību? Vai viņš atnāca jau ar aizrautību jau? Tas bija zvans no probācijas dienesta, attiecīgi, kad ir dienestam klients ar šādām prasmēm. Es teicu, jā, ok, mums to vajag. Un tā mēs tikām pie tā. Te man būtu arī tāds iestarpinājums no manas puses par iepriekš Kaspara teikto. Pirms man vecākam dēlam, kad bija auklīte, gada 20 atpakaļ, tad viņa teica, viņa pirms tam bija Amerikā strādājusi kā aukla bērnu, un viņai pirmais tāds kultūras šoks bija par to, viņa domāja, Amerika tā ir invalīdu zeme. Bet pēc tam izrādās, ka nevis invalīdu zeme, bet ka vienkārši invalīdi cilvēki ar kustību traucējumiem, viņi tiek gan integrēti sabiedrībā, gan viņiem ir visas iespējas, lai dzīvotu. Man kādam tovam cilvēkam ir brālis narkomāns. Latvijā 2 reizes sodu izcietis, sēdējis cietumā, attiecīgi kaut kas tur narkotiku kontekstā ir sadarīts. Un te, lai netiktu 3. reizi cietumā, viņš aizbrauc Holandi. Savas narkotiku lietošanas paradumus viņš beidzis nav, un es saprotu, ka viņš ir tāds smags, nevis pīpē zāli vai kaut ko tādu, bet kaut ko smagāku dara. Bet tad viņš gada 10 jau strādā vienā konkrētā kaut kādā fabrikā. Un man izbrīnīja tas, aizbraucot ciemos, ka pirmkārt viņš dzīvo normālu cilvēku dzīvi, daudz labākā varbūt pie mums nosacīt normāls cilvēks. Un es domāju, kas ir tas, ka viņš tiek integrēts sabiedrībā, ne tikai nodrošināts ar darbu, bet darba devējs, līdzīgi kā Kaspars teica, tad ņem vērā, acīm redzot kaut kādus šos riskus ar viņu, bet kopā tā sabiedrība ir daudz iekļaujošāka. Un es domāju, ka tas ir tas, kas mums ļoti pietrūkst, jo tas ir ne tikai mana, piemēram, kā darba devēja. Man ir patiesībā liels prieks skatīties tos cilvēkus, kas pie mums strādā, kas nāk no probācijas dienesta. Vienalga, lai vai kādu darbu viņi darītu, vai tā būtu kaut kādu tāpēc arborists, vai kāds palīdz uzkopt zālāju, vai ravētu, vai malku sanest, vai sniegā, ziemā sniegu tīrīt, vai palīdzēt mums ceļus labot, tie darbi ļoti daudz un dažādi. Runājot pirms tam ar citiem uzņēmējiem, viņi saka, jā, tu slēdz durvis ciet.
nāk no VPD, ka tur varbūt viss kaut kas. Mums tā tad ir mūža, mums ir gadā iziet cauri pie 40,000 cilvēku. Mums nevienas durvis nav ciet, mums nav durvis ciet uz bāru. Tā potenciāla risks viņam ir kāda pudeli, nozag kaut ko tādu. Mums pat nav durvis ciet darbinieku telpām, kur tomēr mums katru dienu ir kādi 7-10 cilvēki ar savām privātām mantām. Mums nekas nav pazudis. Un es domāju, jo tu esi atvērtāks uzņēmums un līdzīgi būtu sabiedrība, jo man liekas, būtu vieglāk tiem cilvēkiem iekļauties. Tas ir sabiedrība. Viena piebilde, ka arī klausoties kolēģi, un tā atklātība, jo būtiskais ir iekļauties kolektīvā. Tātad tas, ka kolektīvs nav informēts vai nezina, cenšoties pasargāt, tas visdrīzāk nospēlē pretēji psiholoģisku lomu, jo tu kā cilvēks ieejot, zini, ka tev ir kāds noslēpums, kuru, un arī runājot ar LDD kā biedriem, saka, ka kaut kur jau izpeld tie fakti vienā vai otrā reizē, un tā ir vēl kaut kāda tāda papildus piesardzība, bet tajā laikā, ja tu spēj arī vēlreiz kā darbdevējs uzņemties atbildību un runāt atklāt par šīm tēmām, tad jau tā pārvēršas par pieredzi, ar kuru var dalīties. Un iespējams, ka tas kādam palīdz neaiziet pretējā virzienā, vai tieši otrādi ievirzīt pareizās sliedēs. Atkal man ir jāatgriežas pie futbola analoģijām, bet arī daudz sportisti agrā vecumā no nelabvēlīgām ģimenēm nokļūst problēmās ar likumu. Viens vai otrs rajons, tā, un daudz talantīgākie Latvijas futbolisti arī ir pavadījuši laiku ieslodzījuma vietās. Un tālāk tad tas patiesībā, ka sporta vide no vienas puses šobrīd tiek uzskatīta par ļoti skarbu, ka tu vari jokot par visu veidu lietām, par kurām sabiedrībā atklāti neviens nespēja runāt. Tas bija tas, kas viņus izvilka ārā. Un mēs patiesībā ģērbtuvē par šīm tēmām runājām, smējāmies un tā teikt, vienu otru joku spējām izdomāt, kas šim cilvēkam palīdzēja arī tikt tam pāri. Es pilnīgi piekrītu, sports un kultūra izglābs pasauli. Sakiet, ko politikas veidotājs var darīt, lai tad, tajā brīdī, kad viņš tūlīt atbrīvosies un grib iekļauties tajā sabiedrībā, ko politikas veidotājs varētu darīt, lai uzņēmējs būtu ieinteresētāks skatīties uz šo cilvēku, viņu iespējams jau paņemt pie sevis, iespējams izglītot, vienmēr sakot, atgriezt dzīvē. Kas būtu tas, kas jābūt politikas darbiniekiem, lai veicinātu šo stāstu jau laikus? Tas ir jautājums man? Jā, arī jums, jā. Jā, mēs neuzskatām sevi par politikas veidotājiem. Mēs vairāk skatāmies uz sevi šajā gadījumā, piemēram, atbrīvot to darba devēju no kaut kāda nodokļa gada griezuma. Piemēram, es šobrīd... Būtu ļoti jauki, protams, ja būtu kaut kāda atvieglojuma un vairāk dažādu veidu subsidētas darba vietas pieejams. Es ļoti daudz dzirdu bijuši ieslodzītie vai ieslodzītie. Absolūti mazākā daļa mūsu klienti ir ar to saistīti. Mūsu klienti nav bijuši ieslodzītie. Ir daļa, bet lielākā daļa viņi tepat pa ielām staigā un meklē, nezinu, ko ar sevi darīt, tā teikt, dienas garumā. Ir arī ļoti smagi gadījumi, kas nonāk ieslodzījumā, un tā ir aktuāla problēma, kur mums arī ir jārisina, bet es domāju, ka tās problēmas jārisina soli pa solim, un varbūt vispirms jāsāk ar tiem cilvēkiem, kas tepat ir ārā, vēl ieslodzījumā nav bijuši un kuriem nav tās darbs. Mēs ar viņiem varam strādāt psiholoģiski, ko mēs arī darām, sociāli psiholoģiski, palīdzam noformēt papīrus, ja tas viņam ir vajadzīgs, sakārtot kaut kādas darbtiesiskās attiecības ar potenciāliem darba devējiem vai esošajiem darba devējiem. Tā nav problēma. Ja cilvēkam tas ir vajadzīgs, mēs to darām. Un esam arī gatavi. Mēs ar viņu strādājam pie tā, lai viņš būtu atklāts par to, ko viņš ir izdarījis ar apkārtējiem, bet tas ir process, līdz kuram cilvēkam ir jānonāk noteiktā gaitā. Un mums visiem ir savu noslēpumu, kurus mēs negribētu stāstīt kolēģiem vai reizēm pat ģimenes locekļiem. Ja? Jo mēs saprotam, ka tas varētu negatīvi ietekmēt mūsu nākotni. Arī šajā gadījumā cilvēki, kuri ir kādreiz likuma pārkāpumu izdarījuši, viņi saprot, ka tas nav tas pirmais, ar ko es gribētu skriet pretī cilvēkiem, kurus pat es iepazinis, kuriem es gribētu kopā strādāt, ka es esmu, nezinu,
kaut ko slikti izdarījis citiem cilvēkiem. Es gribētu saviem talantiem likt uz labajām pusēm, čaku strādāšanu, bet tas nāktu pa labi, ja viņi kaut kādā brīdī godīgi pateikt, uzņemtos atbildību par to, ko līdz šim ir izdarījuši. Jā, man ir tāda pieredze, es no tās esmu guvis mācības, es negribu to darīt, es gribu, vai citi arī nekad to vairs nedara. Tas ir tas, ko mēs no savas puses jau daram. Jā, bet ir šie kaut kādi aizspriedumi. Te nav runa par arboristiem pat. Jā. Tas arborists, kas uz Ruskas muižu bija gājis, es esmu pārliecināts, viņam ar profesionālajām darba attiecībām viss ir labākajā kārtībā. Jā, kad cilvēks viņam labi pelna, ir nodarbināts. Tā lielākā problēma ir cilvēki, kuriem nav specializētas tādas zināšanas, izglītība vai pieredze, kuri strādā dažāda veida gadījumu darbus, kuriem grūti gājis skolā, kur varbūt nav gājuši uz vidusskolu, nav gājuši uz kaut kādu profesionālu tehnisko izglītības iestādi, vai ir gājuši, nav viņi pabeiguši, tāpēc, kad vienkārši ir tie izaicinājumi ikdienā, ar kuriem nav spējuši tikt galā, un tagad viņi dzīvo, turpina, mēģina eksistēt mūsu sabiedrībā, un mums ir ļoti svarīgi, vai viņiem ir strukturēta dzīve. Ja? Jo mēs ar viņiem varam strādāt ļoti daudz un visādi sociāli, psiholoģiski. Bet, ja viņam tai dienai un katrai dienai neveidojas noteikta struktūra, ja? Un ka viņš netiek ārā no tā haotiskā, bezatbildīgā, es pat teiktu, dzīvesveida, ir ļoti grūti. Un tāpēc tas darbs mums ir vajadzīgs viņam. Labi, bet kā mēs visi kā sabiedrība varam veidot viņam to strukturēto dienu? Lai iespējams paliek mazāk laika muļķībām, bet lai viņš tomēr sakārto savu dzīvi? Nē, ir jābūt darba devējiem, kuri ir gatavi ņemt šos cilvēkus pretī. Ir jābūt speciālistiem nodarbinātības valsts aģentūrā, kuri zina, kuri tie darba devēji ir, kuri saprot šo konkrētā cilvēka specifiku. Es pieļauju, jābūt probācijas dienestam, ja, kurš ar viņiem strādā un mēģina saprast, kāpēc tu nevari ilgāk kā 2 mēnešus pie viena darba devēja noturēties, kāpēc tu 4 darba devējus gadu laikā esi nomainījis. Ja. Un bieži mēs dzirdam, ka tur nokaitināja mani. Es sadusmojos uz priekšnieku un pateicu, ejiet, jūs visi divlēs, es nestrādāšu jums kopā un nepatīk, kā jūs pat neizturēt un aiziet prom. Mēs normāli, tā teikt, cilvēki spējam tām situācijām tik galā. Ja? Mēs neesam tik impulsīvi, tā neuzvelkamies uz kaut kādiem sīkumiem. Mūsu klientiem tas tomēr reizēm gadās. Ja? Un mēs strādājam pie tā, lai viņi spētu šīs situācijas izprast un tikt viņām galā un neaiziet prom no tās darba vietas un konstruktīvas šīs savas problēmas risināt. Ir jābūt kopumā kaut kādai labākai sistēmai, kā rūpēties par to, lai šie cilvēki, viņiem būtu nepieciešamās iespējas iekļauties. Anda? Papildinot par to, ko mēs varētu darīt, lai pēc iespējas vairāk iesaistītu darba devējus, lai viņi varētu nodarbināt šos bijušos ieslodzītos, ir šīs subsidētās darba vietas, ja, un arī aģentūra realizē. Arī šobrīd ir iespēja darba devējiem radīt darba vietu tieši probācijas klientam vai bijušajiem ieslodzītājiem. Vienīgais ir mērķu grupas ierobežojums vecumā līdz 29 gadiem. Bet noteikti ir arī citi pasākumi, kurus mēs varam noteikti pielāgot atbilstoši individuālām vajadzībām klientu, jo ir šie pasākumi, pieņemsim, apmācība pie darba devēja tieši šiem klientiem, kuriem nav šīs profesionālas iemaņas, bet nodrošinot šo darba vietu, jau reāli viņš strādājot, apgūst šīs iemaņas un jā, paralēli arī aģentūra sniedz dotāciju algas izmaksai, nodarbinot šo klientu, kā arī darba vadītājiem, kas ievada darbā. Un tieši varbūt, ko jūs minējāt, lai viņš spētu noturēties, lai viņam izveidotos šis režīms, jā, kas arī mazina to recidīvu risku, tad nodrošināt šo darba vadītāju, jeb mentoru arī tā skaitā, lai viņam sniegtu šo arī atbalstu darba pienākumu izpildē. Jā. Jā, es jau gribu piebilst, ka ir kaut kāds šis klasiskais priekšstats noteikti arī no darba devēja puses un kā cilvēkam ir jāstrādā. Ja, ka tās ir 8 stundas dienā visdrīzāk, no 8:30 līdz 5 vai kāds cits konkrēts režīms. Ja, ka nedrīkst kavēt darbu, nedrīkst ātrāk iet prom no darba pa lielam.
Bet tas, ko mēs redzam arī no savas puses, no probācijas perspektīvas, ka ja cilvēks daudzus gadus nav strādājis, ir tāda kaut kur aizgājis, malku saskaldīt kādu dienu, bet pārējās 5 dienas nav neko darījis, viņam ir ļoti liels izaicinājums iekļauties tik daudz strādāt. Cilvēks atradinās no darba ļoti. Viņš ir gatavs varbūt 2 stundas strādāt dienā. Un varbūt pēc mēneša būs gatavs 4 strādāt, ja viņam viss sanāks. Bet tas jau ir iekšā cilvēkā, es pat teiktu, smadzenēs, kad tu esi pie noteikta veida dzīves pieredze un nevar no cilvēka sagaidīt, ka viņš uzreiz sāk strādāt 8 stundas. Un tāpēc tas ir izaicinājums arī kuram potenciālam darba devējam. Uz pāris stundām cilvēku paņem. Kas tas tāds ir? Baigā ķēpa un noņemšanās. Bet tā ir noteikti lieta, par ko mums būtu vairāk jādomā, par to, kādas ir šo cilvēku reālās vajadzības un iespējas. Un ko mēs darām? Mēs viņus turam uz sociālo pabalstu sistēmām, šie nodarbinātie cietumā barojam, vai arī tomēr atrodam šīs iespējas, kā savietot to darba tirgu ar šo cilvēku konkrētajām vajadzībām. Tas ir ļoti labi, ka ir subsidētas darba vietas, ir ceļš jauniešiem kritiski svarīgi tas ir. Bet tad es teiktu, ka katram tam klientam ir jāraksta, kāds raksta viņa raksturojumu. Viņš ir tāds un tāds, viņam ir tādi niķi, stiķi. Viņš var darīt to un to, bet var darīt 2 stundas dienā. Viņš noteikti nevar darīt to. Pēc kaut kādas jūsu pieredzes, kas strādā ar tiem cilvēkiem, un darbdevējs skaidrs saprot, tātad, redz, kāds viņam ir CVs, viņu varu, man ir viens darbs, kuras viņu varētu viņam iedot šādiem apstākļiem. Vai tomēr, bet no otras puses, kāpēc man to jātiek? Bet no otras puses man trūks darba roku. Ko lai dara tagad? Renār, tu iesaurējies uz provācijas dienas nāks pie tevis, ka tev vajadzēs kādu darbinieku? Es ik pa brīdim uzvanu pavaicāju, vai nav kāds. Un kā? Tā kā otrādi. Cik es saprotu, ka probācijas dienestam tagad laikam ir kaut kādas izmaiņas šajā sodu sistēmā un vairāk cilvēkiem tiek vestas pārunas nekā sūtīti kaut kur strādāt. Bet paturpinot arī to pirmspēdējo jautājumu par to, ko darīt, es domāju, ka tas ir kopā tāda sistēma, tāds aplis, jo pirmīt kāds no kolēģiem pieminēja šos pabalsts. Es domāju, ka pabalsts arī jābūt mērķtiecīgi maksātiem, jo pabalsts tas varētu būt gan stimulējoši, gan te pašā laikā diskreditējoši, graujoši. Atceros, labi, tas bija vēl, kad bija Latvija, bija visas tās, manuprāt, kā uzņēmē trakās simtlatnieku programmas, kad cilvēks līdz to viņš negrib strādāt, viņš meklē iespēju atrast kaut kur pat arī normāls cilvēks, kuram nav šādas problēmas. Atrasties un, ja tā drīkst teikt, sēdēt uz pabalstiem. Tā pašā laikā, piemēram, jau Dušiem puisis Žagosies, šis Boris pieminētais, viņš ne tikai kā profesionāls, viņš arī uzņēmuma īpašnieks bija. Es nezinu, dod Dievs, lai viņam viss būtu forši tagad. Bet arī, piemēram, man kā uzņēmējam, lielākais izaicinājums, teiksim, strādājot, apsaimniekojot muižu, kas nav manas, tās piedara pašvaldībai, ir nevis dabūt cilvēku pie sevis, kurš tagad samaksās, atstās naudu par kaut kādu pakalpojumu, ko mēs esam uzģenerējuši. Bet tā ir cīņa, ja tā var teikt, ar ierēdniecību. Tas ir likums pie likuma, papīrs pie papīra. Un tad es domāju, kas ir, piemēram, es esmu kā cilvēks, man ir pietiekuši liels enerģijas potenciāls, un es vienkārši eju un daru. Bet kas tagad ir kādam, kurš ir vai paklupis? Man liekas, ka tas ir ļoti sarežģīti, ja mēs runājam par tādu vienkāršu darba ņēmēju, kurš ir kā maz kvalificēta darba veicējs, jā, viņam tur tā ierēdniecība bijusi nebijusi. Bet cilvēkam, kurš ir pieminētais arborists vai kāds cits profesijas pārstāvis, kurš ir gatavs varbūt kaut ko citu. Es domāju, tas ir ļoti kompleks valstī jādomā par to, lai mēs ne tikai integrētu sabiedrībā šos cilvēkus, kas ir pēc soda izciešanas, bet arī, lai mēs nepazaudētu ties, kur ir līdz tam nav tikuši, lai viņi nebrauc uz ārzemēm dzīvot. Jeb no ārzemēm, lai ir šī reemigrācija, lai viņš brauc uz mājām. Es redzu šeit vārdu sabiedrība. Mums vajadzētu lēnām kaut kāds secinājums izdarīt. Sakiet, ko darīt, lai mēs sāktu ar sabiedrības kaimiņu būšanu, draugu būšanu, ka tas cilvēks sāktu ar to, ka mēs kā sabiedrība skatāmies uz viņu pozitīvi, skatāmies perspektīvi, iekļaujam viņu, sākot ar sarunu un beidzot beigās ar to viņa dienas rutīnu. Ir arī jāsaprot, ka nav tā, ka cilvēks
vienā dienā izdomā, es būšu ļauns, jā, es tagad izdarīšu noziegumus, darīšu pār citiem cilvēkiem. Tas notiek ilgstošā procesā, cilvēks līdz tam nonāk, kad kaut kādā brīdī viņš sāk izdarīt likumpārkāpumus. Un lielākoties tas ir tad, kad viņš saprot, kad viņš īsti nevar to līmeni, kas ir citiem cilvēkiem viņa vecumā vai sasniegt, respektīvi konvencionāli veidā, ka viņam jau starta pozīcija ir slikta. Tāpēc, ka daudz sociāli nelabvēlīgā ģimenē, tāpēc, kad ir ciets no vardarbības. Mums ir klienti, ko mēs zinām jau šobrīd, tie paši bērni, jaunieši, kur mēs saprotam, ka viņam rokas, kājas laustas pret sienu mētāts bērns ir. Būs grūti vienmēr. Un visi mums speciālisti saka tagad, kad viņš ir delinkvents, ka viņš dara to, ko viņš grib, nevis to, ko pieauguši uzskata, ka viņam būtu jādara, ka viņš izdara likuma pārkāpumus un ka viņš eskalēs. Daudz mūsu klientu stāsti ir tādi, kad tas ir loģiski kaut kādā mērā, kad viņi ir sākuši tos likuma pārkāpumus darīt, un tā ir mūsu visu atbildība. Tā ir skaitā, ka mēs esam kaut ko tādu pieļāvuši šo cilvēku dzīvēs, kad viņiem tās iespējas nav bijušas. Nezinu, normāli iet uz skolu, mājās apstākļi var mācīties, nevis kaut kāds pritons, narkomāni vai kaut kas tāds, kas arī daudziem bērniem joprojām tāda situācija ir. Un man liekas, tas ir arī normāli, ka mēs, kā sabiedrība, kā cilvēki, ja mums tāda iespēja rodas, mēģinām tiem cilvēkiem palīdzēt, kad viņi, lūdzu, tādu iespēju viņiem dot. Jā, viņiem būs sev jāpierāda, protams, ar tiem pašiem darbiem, Rudskas mūžā vai kaut kur citur, bet visu pirms ir iedot to iespēju un skatīties uz sev tuvākiem cilvēkiem. Nebūt vienaldzīgam. Jā. Ja piebilst, veiksmīga resocializācijas programma, manuprāt, ir tāds nobriedušs sabiedrības spogulis. Un tas iekļauj visus. Tas iekļauj darba ņēmēju, darba devēju, publisko sektoru un visus mūsu iesaistītos. Es noteikti gribētu runāt vairāk par nevis noturēšanos, bet iekļaušanos. Un šīs iekļaušanas politikas arī pēc datiem skatoties nestrādā šābrīdējās, un tas ir jāatzīst. Ja mēs vēlamies šos procentus lielākus, labākus, tad ir jāmeklē tās metodas, kas to var izdarīt. Nevis teikt, ka kāds cits darba devējiem ir šīs stigmas, tāda vēl kaut kas, bet nē, kaut kas tajā sistēmā nestrādā. Un tas noteikti ir mūsu kopējas sabiedrības atbildība. Tā ir viena lieta, kas noteikti ir prasmes. Prasmes ir tās, kas iedos konkurētspēju darba tirgū šiem te cilvēkiem. Viennozīmīgi kādā veidā šīs prasmes veidot tādas, lai viņas atbilst tirgus prasībām. Un šeit jāskatās, kā pieaugušo izglītības pārkvalifikācijas programmas Latvijā strādā kopumā, un tad jāskatās, kā tās strādā tieši uz šo te mērķu grupu, un tad virkni šo te sociālo un emocionālo jautājumu, jo šie cilvēki nevēlas atšķirties. Gaidīt, ka darba devējs krāmēsies ar cilvēkiem atsevišķi, es domāju, tas pat nav veselīgi vai pareizi attiecībā pret to cilvēku. Ir jābūt pietiekami informētam darba devējam, lai viņš apzinātos to problēmu loku, kas viņu var sagaidīt. Viņam ir jāspēj sagatavot sevi gan no infrastruktūras viedokļa, gan no tās savas apmācības viedokļa, lai viņš ar šādām situācijām spētu tikt galā, un tad iespējams kaut kādas šīs subsīdiju palīdzības arī būtu viens no mehānismiem, bet vai tas ir pats veiksmīgākais, es stipri šaubos. Es domāju, ka mēs noteikti no probācijas puses esam gatavi, teiksim, tā arī pielikt. Ja? Un ja pats klients tiešām grib to darbu, un viņš piekrīt tam, ka probācija aktīvāk iesaistās vai palīdzētu normālu darba devēju kaut kā šīs attiecības atrisināt, ja? Mēs noteikti to varētu arī kaut kādu programmu īpaši attīstīt no savas puses. Protams, mums vajag pretī to darba devēju, līdzīgi kā mums ir sabiedriskā darba devēji, ja? Ar viņiem mēs arī atsevišķi katru strādājam, runājam, palīdzam. Tad arī uzņēmējiem mums vajadzētu pretī noteikti cilvēkus, ar kuriem tad to darīt. Ja? Un, protams, ka uzņēmējiem ir jāzina, ja, ka šī cilvēka gadījumā nevajadzētu darba dienu nosveikt ar alus pudeli. Ja? Jo viņš to vienu pudeli izdzers, un pēc tam viņš 30 dienas dzers. Un darbā neieradīsies. Viņš turās, bet
Mūsu klienti arī saka, nevajag mani kārdināt. Jā. Raksturojums. Jā, neatstājiet mobilo telefonu, man acu priekšā nepieskatīt. Vai ka jūs tur dzimšanas dienas nosvinat. Bet es atkal redzu normālu sarunu, kad darba devējs atnāk pie jums procesa dienas, un jūs ejat pie uzņēmuma, jūs vienkārši sarunājaties. Tad mums ir tas, mums vajag to un to, mēs izdarām to kopā, lai mēs dažas dvēseles izglābtu tajā brīdī. Jā, tas viss ir runājums, un tas, kas mums visiem šķiet normāli. Nodarbinātības valsts aģentūra pieslēgsies. Paldies. Paldies. Sakiet, klātsošiem ir kāds jautājums varbūt? Paldies. Sārmīte un Sandra ar mums ir pieslēgušos. Varbūt jums, dāmas, ir kādi jautājumi. Mēs jūs tūlīt dzirdēsim iespējams, ja jums ir, celiet roku, parādieties. Paldies visiem tiem, kas bija pieslēgušies. Paldies arī visiem klātienē. Paldies arī jums, ka atnācāt. Nebūsim vienaldzīgi un tā teikt, kopā strādāsim, lai tiešām izglābtu vairākas dvēseles. Projekts turpinās un novēl visiem veiksmi. Iesim garām, nebūsim vienaldzīgi. Paldies jums liels, ka atnācāt no rīta. Paldies, ka veltījāt šo laiku. Uz tikšanos citu reizi. Paldies.